tā neesmu sagatavojies stāstīt, bet, protams, teiksim, informēt, kas esmu gatavs, un droši vien tas mans pienākums. Tad es varu kaut ko pastāstīt, ja kā jau gribat. Kāds tad ir veselības stāvoklis? No paša sākuma, kā viņa piedalās uz šeit? No paša sākums ir ļoti garš varbūt. No paša sākuma tas varbūt pa grūti būs man. Tātad Prebeles kundze tika tiešām stacionēta neiroloģijas klinikā 27. datumā sakarā ar neiroloģisku raksturu problēmām. Un tādēļ mēs neiroloģijas klinikā, ņemot vērā, ka mums šeit ir pietiekoši lielas iespējas, izmeklējam viņu dažādiem pietiekoši sarežģītiem aparātiem. Un paldies Dievam, es varu šodien visiem pateikt, ka šajos izmeklējumos mēs nekādas akūtas neiroloģisku patoloģiju nekonstatējam. Un tālāko aprūpi, teiksim, tālāko ārstēšanu mēs saskaņojām ar Prebeles kundzi, kad viņa to veiks saskaņā ar savu ģimenes ārstu, ambulatoru pēc dzīves vietas. Tā kā Prebeles kundze šodien priekšpusdienā izvestīta no stacionāra, jūtās apmierinoši, un tad šī pārbauda, ko mēs tiešām arī veicam, norādījumi ir tādi, ka nav nekāda akūta neiroloģiska patoloģija konstatēta šajos izmeklējumos, ko mēs veicam. Mēs katru pacientu novērtējam, kādā palātā mēs viņu varam likt. Mēs neizvērtējam pēc luksu pakāpes, bet pēc tā, kāds ir pacienta stāvoklis. Un tas ir ārsta kompetencē, kurā palātā mēs viņus varam ievietot, jo ne visus pacientus mēs varam ievietot vienā vai otrā palātā. Bet jūs esat amatpersona. Katrā disciplīnā mēs neesam amatpersona. Neesat amatpersona. Bet tomēr klinikas vadītājs. Klinikas vadītājs, jā. Mēs asociētais profesors arī Rīgas universitātē. Tā kā tā situācija jūs informējat noteikti arī slimnīcas vadību. Ir daļa cilvēku, kas guļ gaiteņos, un ir daļa tādi, kuriem atrodās ne tikai informējis, bet arī rakstiski par to informējis klinikas vadītājs. Bet situācija nav normāla, jūsuprāt? Es gribu teikt to, ka jautājums par gultu sadali attiecīgos profilos, protams, tas ir slimnīcas administrācijas jautājums, un es domāju, ka varbūt ar neiroloģisku nav vienīgāk uz šis te. Bet jūs neatbildējat man jautājumu situāciju, ka cilvēku guļ gaiteņos, jūsuprāt, nav normāli. Jā, nav normāli. Un maksā 9,50 visi vienā, ja? Tas arī nav normāli. Es vēlreiz saku, teiksim, tas nav, ko es jums varu daudz komentēt, tas nav jautājums, ko jūs varat uzstādīt man. Es pateicu savu viedokli.